Paldies par uzaicinājumu. Es paturpināšu nedaudz arī Kristiāns stāstījumu un runāšu arī par Purvīša audzekni, par ļoti maz zināmu mākslinieku Jekaba Apini. Tātad es paskatīšos, kā darbojas. Aha, labi. Tad tieši pēc mēneša apriet 80 gadi no Jekaba Apiņa traģiskas nāves. Šī konference ir lieliska iespēja, lai godinātu mākslinieka vārdu un izstāstīt par viņu plašākai publikai. Līdz šim Jekaba Apiņa personībai un radošai darbībai pievērsta uzmanība ir bijusi epizodiska, nepietiekami padziļināta un vietām arī kļūdaina. Trūkst faktu gan par biogrāfiju, gan par mākslinisko mantojumu. Neskatoties uz mākslinieka aktīvo, sabiedrīsko un mākslinieko pozīciju, nav tieši mākslinieka dzīvei vai daļradei veltīt monogrāfiju vai citu pētījumu. Tad Vilhelma Purvīša audzeknis un meistarīgais Latvijas dabas skatu gleznotais ilgi bijis nepelnīti aizmirsts. Par viņa radošās darbības vērtējumu liecina vairākas publikācijas 20. gadsimtu 30. un 40. gadu laikrakstos, žurnālos un katalogos, kā arī īsi faktoloģiski pieminējumi atsevišķos enciklopēdiskos izdevumos, vārnīcas un rakstos. Un pateicoties Vilhelma Purvīša 150 gadu jubilejas norisem, kur tika runāts arī par Purvīša skolniekiem, viņa meistara darbnīcas kontekstā, aktualizējas arī interese par aizmirstiem vai mazāk pazīstamiem darbnīcas absolventiem, kuru starpā arī minams Jēkabs Apins. Tagad parunāsim par pašu mākslinieku un sāksim protams, ar agrīniem dzīves gadiem. Tad Jēkabs Apins dzimis 1899. gadā, 20. februāri Slokā un arī kristīs Slokas luterāņu baznīcā. Viņa tēvs, Karlis Apins, bija skolotājs un aktīvs sabiedriskais darbinieks, rakstīja grāmatas par darbskopību, veida mācību grāmatas, arī dažādi mācību grāmatas, un arī darbojas Slokas nāmīpašnieku biedrībā, kā arī pēc Pirmās pasaules kara kādu laiku bija Slokas pilsētas galva, valdes loceklis un domnieks. Māte, Anna Emīlija Apins, dzimusi Reķis, bija maisaimniece. Ģimene bija 5 bērni, un viņa dzīvoja Slokā, Kālē iela 1. Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās Jēkabs kopā ar ģimeni nokļuvis Pleskavā, kur viņš ieguva vispārēju izglītību Pleskavas 2. pilsētas skolā, un tālāk 1917. un 18. gadā viņš mācījās Nikolāja van der Flita Pleskavas mākslas skolā, kur ar izcīliem rezultātiem apguva gleznošanu, grafiku, kompozīciju, ornamenta vēsturi, mākslas vēsturi, rasēšanu un arī stikla studijas praktiskas nodarbības. Par mākslinieka personīgu dzīvi ir maz informācijas. Viņš bija precējies 2 reizes. Pirmā sieva Zente Elmīra Apins, dzimusi Bērziņš, strādāja finanšu ministrijā, un viņa laulējas 33. gada, bet šķira laulība jau 39. gadā. Bērnu nebija. Otra sieva Eižīnija Apins, dzimusi Alekse, studēja zobārstniecību Latvijas universitāte, bet studijas nepabeidza un laulējas viņa 40. gadā. Uh-huh. 1918. gadā Jēkabs Apins atgriezās Latvijā no bēgļu gaitām, un 1919. gadā 2. aprīlī Slokā brīvprātīgi iestājās Nacionālā armijā, kur dienē līdz 1921. gadā 1. septembrim. Piedalījās cīņas pret Bermonta karaspēku un Latgales fronte pret lielniekiem. 1919. gadā 11. novembrī kauja pie Bišmūžas
viņš izcēlās ar drosmi. Pirmais ielauzās Bišu mūža, kur atņēma pretinieka minmetēju, tā sekmēdams mūžas galīgu ieņemšanu, par ko 1920. gadā 11. novembrī tika apbalvots ar 3. pakāpes Lašplēša kara ordeni, un pēc dienas tad tika paaugstināts par diškarēvi. Un tagad parunāsim nedaudz jau tālāk par mākslu un par studijām Latvijas Mākslas akadēmija un tieši Vilhelma Purviša dabu skatu meistardarbnīcu. Jēkabs Apins iestājas Latvijas Mākslas akadēmijā 1921. gadā un tika ieņemts uzreiz 2. kursā dekoratīvajā darbnīcā. 1926. gada 4. kursā pēc lūguma profesoram Vilhelmam Purvītim tika ieskaitīts dabas skatu meistardarbnīca, un 1932. gada ar diplomu darbu pievakarē absolvēja akadēmiju, iegūstot mākslinieka gleznotāja grādu. Jēkaba Apiņa izvēli turpināt mācības dabu skatu meistardarbnīca, domājams, ietekmē gan ainavu žanra stabila popularitāte plaša publikā, gan arī profesora Vilhelma Purvīša spēcīga personība un izcila māksliniekie nopelni. Purvīša un viņa meistardarbnīcas absolventu sniegums veido būtisku starpkara perioda ainavu glezniecības mantojumu. 30. gados kopā ar Jēkabu Apini meistardarbnīcu absolvē krietns skaits mākslinieku, kuru vārdi kļūst nozīmīgi visā tālākajā latviešu mākslas attīstība un kas veido priekšstatu par Vilhelma Purviša skolu. Meistardarbnīcas zvaigžņu stunda saistījas ar 30., 31., 32. gadu diplomantiem. Un šeit jāmin tādi pazīstami vārdi kā Eduards Kalniņš, Aris Skrīde, Arvids Egle, Ansis Artums, Jūlijs Viļumainis, Valdis Kalnroze, Karlis Melnbārdzis. Un citi, protams. Viena daļa mākslinieku sekoja pedagoga mākslinieciskiem paņēmienai visi tuvu, un savukārt citi meklē un izkopa pastāvīgāku izteiksmi. Diplomdarba pievakarē, diemžēl liktenis nav zināms, Jēkabs Apins attēlo pie jūras kāpu priedes vakara gaismā, saules apstārotā mežā stūrīti. Mākslinieks izvēlēs samērā intīmu, kuliša veida kompozicionālu risinājumu, kurā gleznas priekšplanā izvietotas greizas, jūras vēja izlikumotas kāpu priedes, viršu un sūnu paklāja ielokā un centrā iegleznotu līkumotu smilšainu taku. Autors nopietni pievērsies spriežu anatomijai, savukārt fona daudzās kārtas iekomponēti krāsaini kāpu pauguri, aiz kuru muguram tāluma vīt gaiši zila jūras apvāršņa līnija. Joprojām paliek retorisks jautājums, vai Jēkabs Apins mērtiecīgi izvēlēs sev raksturīgos Latvijas dabas skatus, ko reti attēloja citi ainavisti, vai arī viņu vadīja iekšējais aicinājums. Grūti pateikt, bet Sloka dzimušais mākslinieks palika uzticīgs ainavai, ko pazina un mīlēja kopš bērnības. Pēc diplomdarba aizstāvēšanas viņš pārliecinoši pievērsās jūras piekrastes spriežu tēmai, radot daudzās gleznas ar līdzīgiem motīviem un noskaņojumu. Jēkabs Apinis lielu savas dzīves daļu veltīja arī pedagoģijai, strādājot par zīmēšanu un mākslas vēstures skolotāju vairākās skolas un valsts tehnikumā. Viņa darbā īpaša nozīme bija disciplīnai, sistemātiskumam, audzekņu ieinteresēšanai, attīstot viņu skaistuma un gaumes izjūtu. Kolēģi un vadība viņu raksturoja kā stingru, bet taisnīgu pedagogu. Viņa mācības metodas balsties uz praktisko pieeju, kas sagatavoja audzekņus reālai dzīvei. Apins bija personība ar cildeniem motīviem, kas ne tikai attīstīja savus audzekņus, bet arī veicināja estetisko un cilvēcisko vērtību izpratni. Pēc Latvijas Mākslas akadēmijas absolvēšanas Jēkabs Apins aktīvi iesaisties arī mākslas dzīvē.
Papildus aktīvai dalībai izstādes apins bija Latvijas mākslinieku biedrības, Latvijas tēlotāju mākslas biedrības un Latvijas tēlotāju mākslinieku arotbiedrības biedrs, kā arī iesaisties dažādas citas organizācijas. Viņa darbi regulāri tika eksponēti un minēti izstāžu katalogos un recenzijas, sākot jau ar 1933. gadu. Mākslinieks izcēlās ar īpaši intensīvu izstāžu darbību 30. gados, piedaloties gan lielākajās Latvijas mākslas izstādēs, gan reģionālās, gan arī starptautiskas ekspozīcijas. Kā piemēru, varu stāstīt, ka no 1933. līdz 1943. gadam viņš piedalījies 13 izstādēs, no kuram 12 notiek Latvijā un viena bija starptautiskā līmenī. Kopumā tika izstādīts 74 gleznas. Viņa gleznu tematika saistījas ar Latvijas dabas skatiem, un viņa darbi bieži tika atzīmīgi novērtēti mākslas kritikā. Tagad varam parunāt nedaudz par pašiem darbiem, par ainavu raksturojumu. Studējot Vilhelma Purvīša dabaskatu meistara darbnīca, Apiņa un citu studentu daļrade īpaši jūtama sekošana ietekmīgajam pedagogam un iekļaušanas modernizēta 20. un 30. gadu tradicionāla ievirze. Pašlaik oriģinālos un reprodukcijas ir apzināti 96 mākslinieka darbi. Pārsvara visi ir parakstīti, bet datēti ļoti reti. Dodoties trimdā, mākslinieks bija paņēmis līdz ap 40 gleznu. Un vēlāk, neilgi pēc Apiņa nāves Vācijā, Neuenburgā notika latviešu mākslas izstāde, kura viena zāle bija veltīta tieši Apiņa glezniecībai. Kādi darbi un cik palika arī Vācija vai Austrija, cik atgriezās Latvija vai izklīda pasaule kopā ar trimdas latviešiem, tagad, protams, grūti secināt. Bet šobrīd neliels darbu skaits ir muzejos Latvijā. Piemēram, Latvijas Nacionāla mākslas muzeja glabājas 4 gleznas un 2 studijas. Savukārt Liepājas muzeja un Latvijas Nacionāla rakstniecības un mūzikas muzeja ir tikai pa vienam darbam. Protams, daudzu darbu liktenis nav zināms. Tā, piemēram, 1940. gadā valsts prezidenta telpu inventāra sarakstā minēta Apiņa glezna Mežs, bet šobrīd tā valsts prezidenta rezidents pilī vairs neatrodās. Jāsaka, ka Apiņa strādāja tikai ainavas žanrā, un darbi gleznoti visi eļas tehnikā, pārsvarā horizontāla formāta uz audekla. Māksliniekam izdevās izkopt savu stilu un motīvus, ar kuriem viņš izcēlas arī citu ainavas meistaru vidu. Proti viņu var devēt par neparspējamu jūras piekrastes priežu struktūras pazīmēju, kura daļradē raksturīgais motīvs un kompozīcija atkārtojas daudzās gleznas. Dzīves lokā mākslinieks kopš bērnības dzīvoja cieša kontaktā ar dabu, īpaši ar jūras piekrasti, kurai viņa māksla atvēlēta visnozīmīgākā vieta. Jūras raksturu un piekrastes ainavu viņš cītīgi studē plenēra visu gadu. Šīs vides motīvi Apiņa saista gan ar Purvīšu skolu, gan ar impresionistisko tradīciju kopumā. Ludolfs Lībers rakstīja: Jūrmalas kāpu priedes, caur kuru oranžs sarkaniem violetiem stumbriem tālumā vīt liedaks ar zvejnieku laiviņam, ir tipisks Apiņa sižets. Un patiesi Jūrmalas piekrastes priedes un gaismenu spēles ir centrālais motīvs viņa daļradē. Apiņš gleznoja saules apspīdētas meža takas, izmantojot izteiktu triepienu tekstūru un pelecīgi violetus roza toņus, kas ainavām piešķiru vieglumu un pat ēteriskumu. Tagad parunāsim par dzīves un darbības par pēdējo posmu un par bēgļu gaitām.
44. 45. gads. 1944. gadā daudz Latvijas pilsoņi, tostarp vairāk arī 100 mākslinieku, devās trimdā, baidoties no represijām. Pēc aizbraukšanas no Latvijas Jēkabam Apinim māksliniski izpausties bija lēms nepilnu gadu. Zināmas tikai 2 gleznas, kas ir datētas ar 45. gadu. Tajās viņš attainojas kalnu ainavu, kas visticamāk attēlo vietu, kur pavadīja savas bēgļu gaitās. Salīdzināt gleznu, piemēram, ielē Kalnos 45. gads, ar Tanheimas ielēs ciemata attēlu no Grenas apkaimes Austrijā tika konstatēts līdzības. Un Grenas mērs Mārtiņš Šedlē apstiprināja šo pieņēmumu. 1944. gada ieceļojot Vācija, bēgļi saskarās ar hausu. Daudzi klīda apkārt vai tika izmitināti nometnēs, kur trūka pārtikas. Daļa strādāja kara rūpnīcas vai arī lauksaimniecība, apmaiņa pret pajumtu vai ēdienu. Apiņu ģimene nokļuva Austrijā, Tirolas kalnos, kur dzīvoja zemnieku māja un palīdzēja saimniecībā. Un pēdējā lapuse Jēkaba Apiņa traģiskas nāves apstākļu un to noskaidrošana. Pieejama informācija par mākslinieka un viņa sievas traģisko nāvi ir pretrunīga un nepilnīga. Turklāt iepriekš daudz vietu kļūdaini tika norādīta Vācija. Veicot izpētes sadarbību ar austriešu vēsturnieku dr. Rihardu Lipu un Grēnas mēru Mārtiņu Šedlī, izdevas precīzi rekonstruēt notikumu secību un noskaidrot, kā Apiņu ģimenes bēgļu gaitas ka tieši šīs bēgļu gaitas noslēdzas Grēnas ciemā, Tainhems ielē Reutas apgabalā Austrijā. Grēnas mērs apstiprināja, ka latviešu pāris tika apglabāts masu kapā kopā ar citiem kara upuriem. Līdz šim brīdim abu latviešu vārdi un uzvārdi nebija zināmi vietējiem varas iestādēm. Vēsturnieks dr. Rihards Lips, pētot kara notikumus Tainhems ielē 1995. gadā laikraksta Tirolas Chronists publicēja interviju ar liecinieku Karlu Šedlī, kas aprakstīja 1945. gada 6. māja traģēdiju Grēnā. Citēšu. Ciemāta ienāca franču karaspēks, kura bija vārdarbīgi noskaņoti marakāņu karavīri. Tie uzbruka mājai, kur dzīvoja Apiņu pāris, cenšoties izvarot 19-gadīgo meiteni. Aizstāvot viņu, 3 cilvēki tika noslēpkavoti, tostarp Jēkabs un Eižene Apini. Meitenei izdevās izbēgt. Apiņi bija dzīvojuši un strādājuši Nikolaisa un Julianas Fichtlu saimniecībā Nomaļvietā. Saziņā ar Lipu par notikumu datumu parādījās informācija, kas atšķirās no nekrologas rakstītā. Tika noskaidrots, ka Apiņu slepkavība notika nakti no 6. uz 7. māju 1945. gada, nevis 8. māja, kā norādīts iepriekšējos avotos. 1966. gada Melnais krusts veica ekshumāciju un mirstīgas atliekas pārabedīja Innsbrukā. Grēnas mērs laipni padalies ar tā laika uzņemto Fichtlu ģimenes mājas attēlu, kur redzama liela trīsstāvīga ēka, kalnu grēdu fona no dažādiem rakursiem ar nožogotu darzu. Šajā vieta savas pēdējās dienas pavadīja Apiņu pāris, un tur notika šīs briesmīgais noziegums. Tas nakts šausmas, slepkavības apraksts un liecinieku liecības ir detalizēti izklāstītas dokumentālajā brošūrā Ciems deg, kara beigas un jaunais sākums, kur iekļauta lapa par latviešu pāra slepkavību. Nobeiguma jāsecina, ka emigrācija un parāgra nāve bija iemesls tam, ka Apiņa vārds lēnam izzuda no Latvijas ainavu meistara plejādes. Neskatoties uz to, ka gleznotājs bija Vilhelma Purvīša audzeknis, daudz gleznoja un aktīvi eksponēja savus darbus izstādēs, kā arī piesaistīja tā laika kritiķu uzmanību,
viņa vārds tomēr nav iekļauts Dabas skatu meistara darbnīcas zvaigžņu absolventu sarakstā, bet ir atrodams viens starp maz zināmiem ainavu gleznotājiem. Paldies par uzmanību!